Čau visiem! Tā kā vakardien ieliku video, kur piedāvāju dažādas nekustamos īpašumus Spānijā un tā tālāk, un bija ļoti liela interese, negaidīta liela par Spāniju, par visu šito vidi, par absolūti visu, tāpēc es domāju, gribēju jums parādīt un padalīties arī ar iespaidiem, kā mums šeit apkārt rajonā izskatās, un kādas ir mājas, kādi ir īpašumi, pa kādām cenām un tam līdzīgi. Šī draudziņa esam saģērbušos, sieva arī gatava. Iesim pastaigāties pa rajonu, parādīšu jums, kā izskatās, un pastāstīšu arī par īpašumiem, ja kaut kas ienāks prātā. Un šeit mums izejot ārā no mājas, uzreiz ir iela. Šāda te. Smuka. Šodien ārā gan tāds lietainais laiciņš, viena no retajām dienām, kad līst lietus. Stipri nelīst, kaut kā, nezinu, bišķīt uzliet, bet šodien solīja lietu. Bet silts, tāpat silts. Vienkārši esam saģērbušies kā parasti, kā ziemeļnieki. Šeit tā ir, cilvēki 15-16 grādos jau staigā ziemas kurtkās. Tā kā interesanti. Bet patiesībā pa dienu pat varētu sauļoties mierīgi, ne? Iziesim pa šito ielu, parādīšu, te ir visādi īpašumi arī šādi. Šie ir smuki īpašumi, tādi, teiksim, jaunbūvis, varētu teikt, visapkārt, un tās cenas arī dažādas ir tur, man liekas, pat no 600 eiro līdz pat 1200-1300 eiro mēnesī. Protams, pārsvarā uz sezonu no marta līdz pat oktobra beigām šeit cenas kāpj, it īpaši, kad uz nedēļām, kas īrē visos bookingos un tam līdzīgi. Bet uz vietas esot šeit, caur nekustamo īpašumu kādām aģentūrām vietējām, kas šeit ir, var dabūt krietni lētāk. Tā kā jāseko vienkārši līdzi visu laiku ar sludinājumiem un tā kā mēs tagad arī sadarbojamies ar vienu aģentūru, divām principā, un mums ir tiešām ļoti labi īpašumi. Jā, tētis, jā. Mums ir ļoti labi īpašumi piedāvājumā gan uz pārdošanu, gan arī uz dažādām īrām, uz ilgtermiņu, uz īstermiņu. Un viss šitas rajons arī apkārt mūsu mājai. Arī apkārt mūsu mājām šeit rajonā visur īpašumus varam dabūt. Un principā Alicantes reģionā var dabūt. Bet mēs esam Torriejā pie Lamatas vairāk, jā, ieskauti pludmalēs, kā saka, pie Rozā ezera arī netālu. Šis rajons ļoti smuks ir, mums te patām arī šeit patām ejot ap stūri ir skola, kur mums abas divas meitas mācās, un no septembrī arī šīs mazais razbainieks arī. Šeit tādi dārziņi īsti nav, te viss ir skolas, uzreiz ir skola. Bet mazajām ļoti labi iet, iejutušās, ļoti patīk šeit skolā. Attieksme šeit ir vienkārši fantastiska un ir forši un daudz visādas arī ārpus skolas nodarbības un tam līdzīgi. Visi priekš bērniem te tiešām baigi krūti. Tā kā tā, paiesim tālāk, parādīšu vēl īpašums, kas te mums ir tālāk. Šeit te patām būvējās, uz priekškurs gāja, te patām būvējās jaunie projekti. Celtniecība te ir vienkārši zurā, visu laiku būvējas. Celtniekiem te ir būt labi, jo darbs te ir ļoti daudz. Tiešām visu laiku būvējās, te patām arī aiz šīm jaunbūvēm, kas top, ir slimnīca. Arī. Tā kā šī rajonā ir pilnīgi viss. Ir pludmala, slimnīca, restorāni, kafejnīcas, skolas, stadioni, futbola stadioni. Iepriekš jau biju līdz video ar to. Tā kā, fantastiska vieta. Nākamreiz noteikti apsolos pielikt mikrofonu, jo tas man nav uzlādēts, noteikti kaut kur mētājas. Es jau, kad atbraucu uz šejieni, principā jau pusgadu atpakaļ tā arī viņi man mētājas te mikrofonu un nav izvilkti ārā no kofera. Bet šeit ir tās foršas mājiņas šitās. Nezinu, kā viņas pat saukt, dzīvokļi. Dzīvokļi šeit principā. Elektriskie vārti, te iebrauc iekšā. Tā, arī forši īpašumi šie. Par cenām gan nezinu, neesmu šitiem baigi interesējies, skatījies.
bet ar tas diapazons dažāds ir. Un šeit vispār interesanti Spānijā, ka tu īpašumu vari atrast, man liekas, pat 40-50 tūkstošiem, ko dzīvokli var atrast. Un tā uz augšu, protams. Bet, mēs skatījāmies, ka pat 200 000 jau var dabūt ļoti foršu īpašumu, principā māju. Jo mēs vairāk skatāmies un slēcamies uz māju. Mums patīk māja, dzīvoklis. Tādus te var dabūt par ļoti zolīdām naudiņām un ļoti skaistus. Ar baseinu pagalmā, ar visu. Tā kā iespējas te ir uz īpašumiem. Pagaidām vēl tās 5 gadi atpakaļ bija vispār lētāk šeit, cik tika runāts, bet tagad tās cenas bišķi uzkāpušas, bet arī nav salīdzinoši liels. Pieņemsim ar Latvijas īpašumiem, kaut vai SSA paskaties. Tur ir, man liekas, dārgāk kā Spānijā, bet ņemot vērā to klimatu un visu, tā, ņemot vērā klimatu, labāk jau nopirkt īpašumu šeit. Tā kā kaut vajag, lai atbrauktu ekskursijās uz šejieni un vienmēr būtu savs īpašums kāds. Te pa tām apstūrīti, šādi te iekšpagalmi. Arī smuki īpašumi ļoti. Šeit arī diezgan jauni projekti. Principā te apkārt rajonā ļoti daudz jaunie projekti. Otrpus ielai. Ir gan vecie, gan jaunie arī sabūvēti. Un kā jau es minēju, būvējas te visu laiku. Un tur vispār top tagad jaunais rajons, kur neatceros, cik tur 200 īpašumus vai cik tur būvē. Kroči, ļoti, ļoti daudz. Starp citu, kur pārdot tieši. Šīs ir labs īpašums. Vēlāk varbūt varētu pastīties arī cenu internetā un padalīties ar jums, cik šīs īpašums tur maksā. Un šeit uz gāju pārējām jābūt ļoti uzmanīgam. Jā, visiem ir pofīgi par tām gāju pārējām reāli. Nezinu, vai viņi sapņā brauc, es nezinu, bet bieži nepamana. Tā kā jābūt uzmanīgiem. Bērniem arī jāmācas, ka vienmēr jāapstājas un uzmanīgi jāiet pāri. Dzīvoklīši. Tur foršs parks ir pa kreisi. Ak, šīs skaistās ielas. Ļoti patīk. Principā šeit ir tā, ka katra dzīvokļu kompleksi vai tur mājas ir ierobežotas, bet iežogotas. Un visām principā ir savi baseini, tenisa korts, vai tur basketbola laukums vai futbola laukums ir iežogotā teritorijā. Un tas ir riktīgi forši. Tas baigais bonus. It kā jūra arī, tepat jau ir jūra uz priekšu, bet ir patīkami, ka ir savs baseins pagalmā, jo vasarā, kad ir karstais laiks, karstais periods, bez baseina būs grūti, tāpēc vienmēr labāk skatāties īpašumu, dzīvokli vai kaut ko, vai māju, kur ir tomēr arī savs baseins pieejams. To gan es iesaku. Te ir arī parks, šeit ir ieeja uz parku, ļoti foršs parciņš. Protams, ir arī iespēja atbraukt pašam uz šejieni, tā kā ekskursijā būtībā un staigāt šeit pa rajonu, un tu redzi, ka ir izkārtnes izliktas, ka pārdot vai izīrē. Tādā veidā arī īpašumu var ļoti viegli atrast un krietni izdevīgākās cenās, teiksim tā. Tas arī ir iespējams. Un tādā veidā arī mēs varam dabūt īpašumu jebkuram. Staigā, atrodi, uzvani, apskatam, uzfilmējam, nofotografējam un iedodam jums, kam patīk. Brauc, pērk, visus papīrus palīdzam sakārtot. Un tā, viss ir iespējams, tikai jāgrib. Bet šeit arī ļoti skaists rajons. Tiešām mums baigi paveicies ar rajonu, mēs katru dienu priecājamies par to. Ļoti skaisti, visur smuki skati visādi. Bet viens gan var izbesīt, šeit ir viens mīnus, kad bieži uz trotāriem ir suņu kaks.
jo saimnieki vienkārši ar saviem mīluļiem nesavāc. Kāpēc tā ir, nezinu, jo šeit uz katra stūra, principā uz katriem 20-30 metriem ir miskasta, kas ir speciāli atvēlēta suņa kakām. Bet, nu, diemžēl saimnieki, ne visi saimnieki ir labi saimnieki un aiz savu mīluļu un nesavāc vienkārši tā, nu. Gracias. Gracias. Ah. Oh, gracias. Cik jauki. Dāvanas. Oh, vienkārši fantastiski smarža. Forši, ka tādus te var izaudzēt savu pagalmā. Skaisti. Oh my god, cik viņš ir solīts. Šodien arī forši iekšpagalms. Tāpat pie jūras ir arī tāds foršs parciņš. Iziesim cauri, parādīsim kāds parciņš. Un tad iziesim arī uzreiz pie jūras. Te ir kafejnīca. Mazajam ēšanas pauze. Tā. Razbainieks ir ieraudzījis šūpulis. Tā kā kādu brīdi būs jāapstāv šeit. Šī ļoti skaista vieta tiešām. Šī strūpa iet līdz pašai lejai, līdz beidzās parks un tad jau jūra. Un te sanāk ienākt tādā foršā mežiņā. Uzreiz tāda tumsa. Nu, ļoti patīk šis parks. Diezgan liels. Tā strūpa vispār kaut kas fenomenāls līdz galam. Pilnīgi aiziet un riktīgi forši. Bieži cilvēki nāk skriet krosiņus šeit, jo te uzreiz izved rekur. Tur aiziet uzreiz ceļš uz jūru no šī foršā parciņa. Un tagad jau būsim pie jūras. Nu lūk, un šeit gar visu jūras piekrasti ir tādas foršas pasteigta takas uztaisītas, ļoti platas, kur gan var skriet, braukt ar velosipēdiem, iet ar bērnu ratiem un tā tālāk un baudīt šo fantastisko skatu, jo te ir tiešām nereāli skaisti, bet nu laikam jau tomēr cilvēks ar acīm var tikai to realitāti saprast un izjust. Bet jā, ir ļoti skaisti šeit. Vienmēr miers iestājas šeit steigā, jo šodien gan Viļņa lieli, un es gan jau arī, kad iešu te kaut ko filmēšu, mani varēs visticamāk slikti dzirdēt, jo man nav mikrofona. Šeit arī dažādi īpašumi. Pat šai mājai pagalmā ir baseins, jā, kaut arī viņi ir pie pašas jūras. Bet nevienmēr gribās tajā sāļajā ūdenī peldēties. Un, jā, šeit smuks īpašums. Un principā šeit rajonā pie Lamatas pludmales arī ļoti bieži liek iekšā dažādas īpašumus, gan uz tirgošanos, gan uz īri. Var dabūt gan lētus variantus, gan dārgus variantus, kā paveicās, bet nu, ja cītīgi un pareizi meklē, tad atrast var.
Bet šitā pludmale ļoti, ļoti forša un iecienīta. Mēs te vienmēr vasarā, karstajā periodā nākam uz šejieni. Kafejnīcas arī, restorāni. Forša tīra pludmale. Baigi foršā vieta. Kāds cenšas sērfot šodien. Vienmēr nav tādi viļņi, parasti mierīgi, bet tagad tāds gada laiks un apmakušajās dienās. Citreiz tas ūdens baigi burbuļo. Nu lūk, un tepat pie jūras ir arī šādi bungalo mājiņas, visādas privāti mājas. Arī forši īpašumi un ļoti bieži tiešām par sakarīgām cenām. Protams, jārēķinās ar to, ka turisma laikā, kad ir tomēr sezona, šeit cilvēki ir vairāk. Bet ja tas netraucē, tad ir super forša vieta arī. Kāds būvē māju un kādam ir sagāzusies sēta. Un, protams, Spānijā dzīvojot ir vēl viens liels bonus tiem, kuriem patīk motocikli un braukt ar motocikliem. Tā to var darīt visu cauru gadu. Un to var redzēt, cilvēki to izmanto. Ļoti daudz pārvietojas ar motocikliem, motorolleriem un tā. Un, godīgi sakot, tas patiesi vidi ir karsti. Bišķīt neaprēķinājos saģērbos par bieži, jo likās, ka varbūt lietas uzmet. Bet ir karsti. Ieiesim kaut kādā veikalā, paņemsim, padzerties. Redziet? Lielā kola bunģa. Šis veikals padārgs. Viņš kaut kāds aizmirst nosaukumu, bet jā, vislētākie šeit Markadona, protams. Tā, tur ir foršas cenas. Un šī principā ir tikai ļoti, ļoti viena maza daļiņa, kas ir tepat apkārt mūsu māja. Ir arī uz otru pusi, kur aiziet. To es uztaisīšu nākamo video vlogu, kur ir stadions un daudz kas cits un centrs, protams, pats centrs. Tas būtībā ļoti netālu no mūsu mājām. Mēs tiešām labā lokācijā atrodamies, jo mēs esam tādā mierīgā vietā, kur ir kā, tiešām mierīgi un klusi. Bet, nezinu, 5 minūtes ar kājām aizēja tālāk un aizēja jau uz to pašu centru, kur jau notiek viss un ir pilnīgi visi nepieciešamās instances vietas un tam līdzīgi. Un tad uz otru pusi ir jūra. Un arī uz centru aizējot ir jūra, centrā arī jūra. Tā kā, jā, mēs atrodamies ļoti labā lokācijā. Braucot uz šejieni, mēs nezinājām, ka tā lokācija būs tik laba, jo mēs braucām tiešām uz Dullo. Tur kaut ko apskatījāmies kartā un viss. Mums nebija šeit neviens cilvēks, kas varētu kaut ko palīdzēt, nokārtot, sakārtot, izdarīt. Tieši tā iemesla pēc arī varbūt pašā sākumā likās nedaudz grūtāk viss, bet tagad jau, kad esam izgājuši tam visam cauri, šķiet īstenībā tik vienkārši. Un, ja kāds braukt uz šejieni, tad noteikti mēs varētu ļoti labi palīdzēt ar visu ātri tik galā. Tā kā tā, bet ļoti skaists rajons šeit. Skaists, klus un jūra, viss, ko vajag. Tā kā, jā, varbūt nākamajos videos priekš arī vairāk padalīšos tieši ar īpašumiem. Parādīšu tieši īpašumus, cik tas maksā un no kā viņš sastāv un tam līdzīgi. Tagad gribēju jūs iepazīt tikai ar šo rajonu, tādu mazu daļu no šī rajona. Noteikti nākamajā video parādīšu vēl, kas šeit ir apkārt un tad jau paši varat spriest, patīk šī vieta, nepatīk, gribētu šeit būt vai negribētu. Un ja interesē, tad, protams, varam sakārtot arī visu ar īpašumiem, vai uz īri, vai uz īstermiņa īri, ilgtermiņa īri, vai iegādāties. Tā kā viss jūsu rokās. Šī tā riktīgi smieklīga krāsa.
Nu tā, esam pie mājām. Atpakaļ šī skola. Tāpat pie mājām reāli 3 minūtes līdz skolai. Tā ir lielo skola no 6. klases. Un te ir skola mazajiem no 2 gadu vecumiem, ja? No 2 gadu līdz 6. klasē. Jā, re, ko ir iekšā redzēt. Tur ir laukums, futbola, basketbola grozi, tur ir tā. Pretī skolai ir arī dzīvokļi. No rīta parasti vedam bērnus uz skolu un iznāk no šejienes, jā, no īpašuma tāpat tačik un uzreiz skolā iekšā. Forši. Šeit īpašuma arī labās cenās ir. Labās cenās ir. Tā kā ir forši. Pie skolas vispār baigies bonus. Un šeit, kad aizvedam uz skolu parasti bērns no rīta, tad mēs atnākam tepatām, te ir kafejnīca, tāds restorāns, tur arī ir Ķīnas veikals un viens vēl supermarkets, te ir vēl benzintanks un te ir Markedona lielveikals. Un, protams, arī vispārējais santehnika, restorāni, kafejnīca, te mēs šeit mēs parasti ejam brokastīs, dzert kafiju un uzēst brokastis, kā aizvedam sīkās uz skolu. Un aptieka te ir arī, un, nu jā, viss, ko vajag. Un svētdienās viss. Bet svētdienās viss ciet, kā redzams, jā. Viss ir ciet svētdienā. Bet jā, tā mēs parasti nākam no rītiem uz šejien, arī uz Markedonu, uz lielveikalu iepirkties, un mums no mājām saka, tepat arī mājas mums ir. Jā, tā kā izcili. Nu tā, draugi, kaut kādu nelielu ieskatu es jums esmu iedevis, kas mums apkārt mājā ir. Maza daļa. Tā kā spiežat visi subscribe, nākamajā daļā noteikti parādīšu vairāk, parādīšu centru, pastāstīšu arī visus interesējošos jautājumus, ko jūs man uzdosiet, rakstat komentārus, mēģināšu visu uzfilmēt, pastāstīt, apskaidrot. Bet mēs dodamies mājās. Un pastīsimies, kas tur sanāca no tā video. Ceru, ka bija interesanti. Lai visiem jauka diena, šodien svētdiena, atpūšaties. Un laimīgi jauno gadu. Bet cerams, līdz jaunajam gadam būs vēl kāds video. Čau!